sveiciens visiem, tā esmu es šeit Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Šodien ir 16. septembris, un mums ir vakars plus 24 grādi, un mans palīgs ir saldi aizmidzis, un es ceru, ka jums iet labi un ir gājis labi pa šo nedēļu, un ka pie jums ir jauks un tāds patīkams rudens, un ir vēl joprojām silts. Es atradu šodien melnas svecītes ar to domu, ka Halloween tuvojas. Ir jau gan vēl vairāk kā mēnesis līdz tiem, bet melnas svecītes. Es tādā Halloween noskaņā, tāpēc, ka es te darbojos pie savas bērnu grāmatiņas un uzlabojumus veicu tajās, kuras jau ir izdotas. Tās var vēl veikt labojumus. Neatceros, vai es esmu rādījis, bet šitā ir pirmā. Es tik cītīgi zīmēju šeit par mazo spociņu sērijas, tādas ar dažādām bildītēm. Es pieņemu, ka es esmu rādījis, bet es esmu tādā Halloweenu noskaņā šeit. Lūk, bet vēl, ko šodien darīsim? Izliksim kārtiņas. Un tad es beidzot pieķeršos tam, ko kāds no mūsu regulārajiem skatītājiem, Līvija, atsūtīja man baušļus. Saucās mūsdienīgie baušļi, jeb skaitās, nevis saucās, bet skaitās mūsdienīgie baušļi, un nevis tādi, kas ir bībeles baušļi, bet tādi, kas, cik es sapratu, ideja bija tāda, ka tas, par ko tajos ierakstos runājam, ka tas kaut kā tās sasaucās ar šiem baušļiem, un Līvija vaicāja, vai es varētu. Viņu interesēja, es sapratu, ko es par šiem baušļiem domāju, un tad es domāju, es parunāšu mazliet par šiem baušļiem, jo tāpēc, ka esmu izlasījis viņas visas, neesmu piedomājis stipri pie viņiem visiem. Domāju, ka es to piedomāšanu darīšu tad, kad es ierakstīšu un ierakstu tagad šo video, lai viss tā svaigāk ir un tā no sirds, bet tā pārskatot vienkārši izlasot visus, tā ir, ka mēs runājam par tādām, par ko līdzīgu vai tieši skaram tās tēmas, par kurām tajos baušļos ir runāts, bet varu teikt, ka no tā pirmā lasījuma man bija tādas vietas, kur es domāju, what? Tā, ka es nepiekrītu ar visam, par ko tur ir runāts. Lūk, tas tāds interesants savādāk nekā parasti. Šodien būs, bet sāksim ar kārtiņām. Un šodien no visiem maniem daudziem kāršu komplektiem, kas man ir šīs kārtiņas, gribēju spēlēties, eņģeliskoties ar kroni. Un tas ir 2 vietas kārtiņas, šādi ir. Un otras kārtiņas, kas gribēja paspēlēties man mums šodien, ir šīs kārtiņas, laumiņu kārtiņas. Skaistā jaukā vasarīgā laumiņa.
Un es ceru, ka ieraksts ir labs, un es ceru, ka ieraksts šajā reizē ir vēl labāks nekā visās iepriekšējās reizēs, jo es esmu nonākusi, manā īpašumā ir nonākusi viena jauna video ierakstīšanas, video rediģēšanas, video, visa kā video programma, kuru es pat vēl neesmu visu apguvusi, jo tie ir tik daudz visa kā apgūt un visādas, visu, ko var pielikt klātiem video un iespraust pa vidu, bet tā daudz vienkāršāk un krāšņāk un daudz visādi iespēju vairāk ir nekā tai video ierakstīšanas un rediģēšanas programmai, kura man visu laiku bija. Lūk, es ceru, ka šī programma attaisnos manas cerības uz to, ka viss ir daudz labāk, skaidrāk un vēl ar laiku, kad samācīšos, tad varēšu arī visādus trikus radīt ar video vairāk nekā tikai ierakstītu tiešajā un viss. Ok, tad nu tā, kārtiņas. Pirms vaicājam eņģeļiem, esiet ar mums šajā ieraksta laikā un ierakstīšanas laikā un šī ieraksta skatīšanās, klausīšanās laikā un palīdziet mums saredzēt tās un sadzirdēt to, ko jūs gribat, lai mēs sadzirdētu, ko jūs prāt mums vajadzētu sadzirdēt, un palīdziet mums saprast to, ko tad mums vajadzētu tieši saredzēt ar tām ziņām, vai caur šīm ziņām, kuras jūs mums dodat, un kā izmantot to, ko mēs dzirdam no jums tagad, caur šīm kārtiņām, kā to pielietot dzīvē, kā to pielietot mūsu katrās situācijās, zināt, uz kuru tieši situāciju, uz ko tieši tas, ko jūs sakāt caur šīm kārtiņām, attiecas. Ok, tad nu tā. Velkam kārtiņas šai nedēļai. Kas ir tas svarīgākais? Ko tad jūs vēlaties, eņģeļi, lai mēs zinām, dzirdam, pievēršam uzmanību, kam šajā nedēļā? Pirmā kārtiņa ir izvilkusies. Otrā kārtiņa. Trešā kārtiņa. Un tagad laumiņas. Kā tad šo visu mēs varam padarīt visu, ko mēs dzirdam, redzam un visas mūsu situācijas? Kā mēs tas varam padarīt tādas rotaļīgākas, tādas vienkāršākas, tādas kā spēli, tā, lai viss tā vieglāk rit. Kaut kā. Jūs esat eksperts šajā rotaļīgumā. Tad ne tā. Pirmās kārtiņas ir šīs. Un pat pirmā, kas izvilkās, bija šī zaļā tāra.
priekš šajā reizē. Nav man kārtiņas priekšā. Datorā ieskanētas. Un ar šo kārtiņu mums tiek atgādināts vaicāt pēc palīdzības citiem cilvēkiem, neuzņemties visu tikai pašiem un tā, ka mums tikai ir jāizdara un ka nekā es visu varu un pat ja mēs varam, mēs jau daudz ko varam, bet pat ja mēs varam ļaut arī citiem mums palīdzēt, ļaut iesaistīt citus mūsu dzīvē un darbos un vaicāt pēc palīdzības un dalīties tajos darbos, kas mums darām ar citiem. Varbūt, ka mums ļoti labi padodas kaut kas viens, bet tai darbā, bet tajā projektā, kas mums ir, lai kāds tas projekts būtu ikdienišķi radošs, netik radošs, varbūt, ka tur mums nepieciešams kaut kāds darbs, kaut ko darīt tādu, kas mums nepadodas tik labi, un jā, mēs jau varam to izdarīt, bet varbūt, ka ir kāds cilvēks, kas to daudz labāk var izdarīt, kam tas lieliski padodas, un vaicāt pēc palīdzības. Kas to zina, kas var notikt? Kas vēl lieliskāks var notikt, darbojoties kopā. Vēl paskatīšos, ko grāmatiņā šeit saka. Jā, un šeit tiek teikts vēl arī tas, ka kādreiz mums ir tā, kādreiz mēs pat neapzināmies un neaptveram to, ka mēs esam uzņēmušies daudz vairāk darbu un darāmo nekā mēs tīri fiziski varam izdarīt, fiziski un morāli un garīgi spējam izdarīt, bet mēs tikai ejam. Un labs piemērs man roka, es noņēmu šo, es vēl joprojām staigāju, kas man pagājušajā nedēļā bija, bet es noņēmu uz brītiņu nost, lai atpūšās man roka bišķiņ, bet tas arī tāds viens labs piemērs tieši šo kārtiņu atspoguļošo ziņu, kas šai kārtiņā ir, kad mēs pārstrādājamies, mēs pat neapzināmies, ka mēs pārstrādājamies, un tad kaut kāds klikšķis notiek, kā manā gadījumā roka, nevar viņu vairs tā 100% vairs nedarbojas tā, kā veselīgā gadījumā vajadzētu, un tas vienkārši ir ķermenis dara kaut ko, lai piespiestu mani šajā gadījumā atpūsties, bet tā notiek jebkurā situācijā, jo mēs pārstrādājamies un uzņemamies kaut ko vairāk nekā mēs spējam, un nevis tikai vienreiz, tad jau ir ok uzņemties vairāk nekā mēs varbūt domājam, ka mēs varam vai kā, bet ja tas notiek regulāri, tad viss tā krājās, un tad kādreiz tam visam ir kaut kā, nezinu, jāuzsprākst bezmaz vai jānāk laukā. Un, lūk, tā atcerēties to un darīt kaut ko lietas labā, lai tas nenonāktu līdz tam, ka, viss, kad mēs saslimstam ar kaut ko, vai ka mūs pie gultas esam piesieti un nevaram neko padarīt, bet kad dēļ tā arī labi ir dalīties šajos pienākumos un darbos ar citiem. Nākošā kārtiņa – ziedēšana. Ar šo kārtiņu mums tiek atgādināts un teikts, ka mēs tikai esam pašā ziedēšanas sākumā, un kā ziedam paiet laiks, kamēr viņš izaug, ir pumpurs, un tad pamazām atveras vaļā un zieds, un tieši tāpat ir arī mums, ja mēs esam sākumā, tad
mēs izbaudīt to procesu, nevis domāt par to, ka mēs vēl neesam nonākuši galā, kur mēs vēlamies, bet izbaudīt to procesu, to, ka mēs esam sākumā un zināt, ka viss notiekās, ka gaidīšana ir beigusies, lai vai ko mēs gaidījām, vai kas tas bija, ko mēs gaidījām. To rezultātu vai risinājumu, kādas situācijas risinājumu. Un skatos, ka jā, šeit arī saka teikt, jā, ir, ka nesteigties par ātru, nespērt 2 soļus, vai neliekt pāri kaut kā. Neizdzīvoja, tāpēc lai nonāktu ātrāk galā. Un šajā laikā arī, kad notiek šī zieda atvēršanās un ka mēs esam tas zieds, kas vērs vaļā, atcerēties, rūpēties par sevi un mīlēt sevi un pavadīt pietiekoši daudz laika laukā dabā un dzert pietiekoši daudz ūdeni un darīt vēl ko, kas mums nepieciešams, lai mēs justos tā enerģizēti atkal un justos pilni ar enerģiju. Ziedi šajā laikā arī ir ļoti labi. Tādi dziednieki mums, kompanjoni, tādi, kas atrasties mums, vai darboties ar ziediem, puķiem, vai atrasties puķu klātbūtnē, nezinu, tā nesaka latviski, es pat īsti nezinu. Bet, jā. Nākošā kārtiņa ir godīgums. Un ar šo kārtiņu mums tiek teikts, kā situācija, kura ir mūsu domās, par ko mēs domājam, kas mums ir tāda svarīgākā, visdegošākā, ka tā situācija tiks atrisināta godīgā ceļā. Atrisināsies godīgā ceļā. Un kas vēl tiek teikts ar šo kārtiņu? Jā, tik teic, ka tas godīgums ar to, ka abas puses vai visas iesaistītās puses nonāks beidzot, nonāks pie tāda godīga lēmuma, godīga rīcības plāna. Un ko mēs varam darīt, ir vienkārši turēt to vai domāt par to rezultātu, par to tādu mierīgu iznākumu, mierīgu vai tādu rezultātu. To, ka viss tā atrisināsies mierīgi, vienkārši zināt, ka tas ir tas, kas vēl visveselīgākais būt jebkurā gadījumā un turpināt tā, turēt to enerģiju, turpināt dzīvot šo enerģiju, izdzīvot tā, ka viss labi beidzās un viss labi tā mierīgi atrisināt. Es ceru, ka es to tā saprotu un pateicu. Jā, tas ir ar šīm kārtiņām tagad. Laumiņu kārtiņas. Tad laumiņas mums saka. Laumiņas pirmkārt saka, kāda svarīga dzimšanas diena. Ka dzimšanas diena ienesīs tādas svarīgas pārmaiņas mūsu dzīvē. Varbūt, ka tā ir mūsu dzimšanas diena, varbūt tā ir kāda mūsu tuvinieka, mums kāda zināma cilvēka dzimšanas diena, bet ka dzimšanas diena ir tā, kura ir tāda atslēga tam atbildēja uz mūsu jautājumu un kā sākums
kādas situācijas atrisināšanai. Sveiciens Līvija, tev vēlreiz sūtīju sveiciens iepriekšējā nedēļā, bet sveiciens vēlreiz tikko pabija šajā dzimšanas dienā. Ko tad vēl mums šeit saka ar šo kārtiņu? Arī to, ka varbūt, ka mēs satiksim kādu, kādā dzimšanas dienu, kāda cilvēka, cita cilvēka, varbūt dzimšanas dienas svinībās vai ja mums, piemēram, kaut kāda situācija, kur nav atrisinājusies vēl, vai kuru mēs ceram, ka atrisināsies, kā varētu būt. Šī kārta norādīt arī to, ka šī situācija atrisināsies mūsu dzimšanas dienas, vai kāds svarīgs, vai, kāda cilvēka tāda mums, kas mūsu tādā draugu lokā, ģimenes lokā, tuvinieku lokā ir dzimšanas dienā, vai dzimšanas dienas tajā laikā. Kā dienu iepriekš, dienu vēlāk. Tā ir tā ziņa ar šo kārtiņu. Nākošais. Nodarbojies ar vingrojumiem, vingrošanu, ar kaut ko fizisku, tieši tā, kad izkustini to savu ķermeni un ļauj ķermenim kustēties vairāk nekā līdz šim. Dari kādus kādus vingrinājumus vai, ko vien ķermenim patīk vislabāk darīt. Varbūt joga, varbūt vingrošanā, varbūt dejošanā, varbūt skriešana, varbūt kas cits, kādus spēļu spēlēšana, nezinu, basketbols, volejbols, kas vēl ir tādas spēles, sporta spēles, bet izkustēties, varbūt vienkārši iet pastaigā, doties pastaigā, bet kustēties vairāk. Es mums iesaku, vēl zinot, ka tās ir laumiņas, es teiktu, dejošana droši vien ir iesaistīta, jo laumiņām patīk dejot. Un kā kādreiz ir, kad, mums kaut kāda situācija ir, vai man pieņemsim ļoti regulāri tas notiek, kad es darbojos pie saviem projektiem un sēžu pie datoru un darbojos, vai arī darbojos, nezinu, ar savu kladīti. Mani zīmējumi šādi rodas, šādi viņi sākas. Tad es nesēžu pie datora. Un kādreiz man ir tā, ka, nezinu, nedomājas nekas vairāk, vai liekas, ka, iestrēgums ir domās, radošumā vai kā, un pietiek iziet laukā vai iziet pastaigā vai padarīt kaut ko dārdā, kaut vai uz 10-15 minūtēm, un visu ideju rodas. Kādreiz, kad tas palīdz, tā izkustēšanās, kādreiz vienkārši no vienas puses tāda bezmērķīga izkustēšanās, nevis to domu, tagad kustēšos, tāpēc, lai man ideja rastos, bet vienkārši pamainīt kaut ko, nav tā iedvesma vai nerit kaut kas uz priekšu, tad kā būtu, ja es tagad darītu kaut ko citu, un tad, kamēr es daru kaut ko citu, tad tā enerģija kaut kā tā izlīdzinās vai kustās uz priekšu, un tad tā situācija iestrēgusi arī sāk kustēties uz priekšu. Un tā iemesla dēļ arī kādreiz ir vienkārši nepieciešams kustēties, nevis tā, ka vajag tagad katru dienu iet nodarboties ar vingrošanu, jogu vai skriešanu vai ko, tāpēc vien, kad es izdarīju to, bet tāpēc, ka tas palīdz. Tāpēc, ka tas palīdz un
un vienkārši arī just to, kad ieklausīties tajā, kad ķermenim vajadzīgi vai noderētu tā izkustēšanās. Un trešā kārtiņa ir afirmācijas. Tie teicieni. Viņas iesaka piedomāt vai teikt, lai paaugstinātu šo mūsu enerģiju, lai tā mūsu enerģija būtu tāda pozitīvāka, gaišāka vēl nekā viņa jau ir, lai domas mums būtu gaišākas, enerģija, teicu jau enerģija, ne? Un lai piesaistītu sev vairāk to, ko mēs vēlamies, lietot šīs afirmācijas vienkārši. Tiem, kas varbūt nezina, kas tās ir, varbūt jūs skaties pirmoreiz šo ierakstu, ka kaut kas tāds, ko mēs sakām, tāda frāze vai ko, par kaut ko, kas mums varbūt nav pašlaik, bet mēs to sakam tā, it kā mums jau būtu. Un tā ir šī kārtiņa, un tās bija šīs kārtiņas šai nedēļai. Kāds no jums skatītāji ir norūpējies par kādu cilvēku. Kārtiņa saka dēls, vai kāds cilvēks, kas ir kā dēls. Es zinu, ka kādreiz ir cilvēkiem tā sajūta par citiem, vai par draugu bērniem, vai par, nezinu, par kādu bērnu, ar ko viņi ir kopā, vai saskarsmē, kas viņiem ir tā sajūta, kad ir kā paša bērns, vai kā tad. Vēl šo kārtiņu saka, ritīgi tāda sajūta ir, ka viens cilvēks ir, uz ko šī kārtiņa, viens no jums skatītājs, kur šī kārtiņa attiecas, ka ar viņu viss būs kārtībā, un ir kārtībā, un būs kārtībā arī. Viss būs ok. Lūk, tās tad bija kārtiņas šeit. Un nākošajā video būs pirmā daļas beigas, un es skatos, ka ir apmēram pusstunda te. Tas ir tāds labs laiks, tam video, tam garumam, video garumam, tad nākošajā daļā, otrā daļā runāsim par šiem tā saucamajiem baušļiem. Ok, tikamies nākamajā video. Ok, tā esmu atkal es šeit, Regīna, un šī ir otrā daļa. Un tagad runājam par šiem baušļiem. Ok, tad tā. Tāpēc ka tie ir nākuši no Latvijas, un, Latvijas internetā, Latvijas interneta tīklos, un latviski, un es pieņemu, ka ne tikai Līvija, bet kāds cits no jums skatītāji arī ir dzirdējis viņas vai redzējis, un tāpēc, ka, tie tiešām sasaucas, ir kādi, kas sasaucas ar to, ko mēs šeit runājam, tāpēc es domāju, būs interesanti. Ok, tad tā, šeit ir veseli 10 šie tā saucamie baušļi, un pirmais saka, izvairies no strīdiem un neļauj strīdā iesaistīt sevi. Mana pirmā doma ir tāda, kā izvairīties no neauglīgiem strīdiem. Jo strīdi kā tādi, varbūt, ka latviski ir cits vārds, ko lietotam, bet strīdi rodas, vai par strīdiem varbūt kādreiz var saukt šīs domu apmaiņas, kas varbūt izklausās kā strīdi, nekad ir divi cilvēki vai divas puses, kas domā pavisam savādāk, vai tic kaut kam pavisam savādāk, un tad apspriežot to tēmu vai situāciju, kurā ir šīs pretējās domas, tas apspriešanas process var būt
varbūt vai var izklausīties kā strīds, bet, ja tam ir tā ideja apakšā, ja tam ir tā pozitīva tāda ideja apakšā, nu tāda, es nezinu, paskaidrot vai izprast to otru pusi un arī paskaidrot sevi, to savu nostāju vai kā, un kad cilvēki paliek, un kad abas puses, iesaistītās puses to saprot, tad es to uzskatu par tādu auglīgu strīdu. Neauglīgs strīds būtu tāds, kur viens vai otrs vai abi vēlas pierādīt tik savu taisnību un neklausās un neieklausās viens otrā, un viņiem galvenais tas mērķis un ideja ir vienkārši izbļaustīties vai izrādīt to savu taisnību un savu pareizumu, un nekādas daļas, ka to otru pusi un pretējo nostāju vai, izprašanu, tam nav nekādas saistības ar izprašanu neko, un tad to es saukt par neauglīgo strīdu. Jā, tad izvairīties no neauglīgiem strīdiem un neļaut sevi iesaistīt neauglīgā strīdā, neveselīgā, neauglīgā. Tā es nomainītu šo pirmo pausli. Otrais. Nedod padomu, ja to neviens nelūdz. Nevienu nevajag mācīt. Saglabā vienaldzību pret jebkuru paziņojumu. Viss spēks slēpjas vienaldzībā. Šim spēkam pakļauta pasaule. Es piekrītu tai idejai tā vispārīgi nedot padomu, ja to neprasa. Ir tā, ka kādreiz vai bieži patiesībā, kad cilvēki stāsta kaut kādu situāciju vai kā, bet viss, ko viņi vēlas, ir vienkārši izstāstīt, izskratīt sirdi. Nevis dzirdēt atkal kaut ko, ka viņi nav kaut ko pareizi izdarījuši, vai ka tā un tā vajadzēja viņiem to darīt, vai tā vajadzētu darīt un rīkoties situācijā. Mana pieredze ir gan profesionāla, tā ar klientiem, gan arī tā tīri draugu paziņu starpā, redzot, pilnīgi nevienam nepatīk. Pilnīgi un galīgi vienmēr 100% visos gadījumos ir negatīva reakcija uz padomu došanu, ja padomas netiek prasīt, un kā labi to darīt. Tad, lai izraisītu šo negatīvismu, bieži arī tā, ka cilvēki jau paši zina, ko vajadzētu darīt un tā, bet katram ir jāaiziet, katram ir jāaiziet cauri tam procesam, tam savam procesam, savā veidā jānonāk pie tā padoma. Un ir pavisam cita enerģija, ja kāds prasa pēc padomu. Vai arī mana pieeja ir tāda, ka es kādreiz jūtu, ka, riktīgi es taču tā zinu šo atbildu uz to jautājumu vai situāciju. Tad es šādās situācijās parasti saku, man ir ideja, kā tas varētu darboties, vai kā varētu palīdzēt, vai tu gribi to dzirdēt. Ja gribi, cool, ja negribi, arī cool. Tas ir viens veids. Par to vienaldzīgumu, man tas vārds vienaldzība gan nepatīk. Es teiktu, kā bija neitrāli, būtu tas vārds, ko es lietot. Jo vienaldzīgums nevar būt vienaldzīgs par visu, ko. Pat ja mēs pieņemsim ir, pazīstam, nepazīstam cilvēki, ir kaut kādā ķibelē, un ja es zinu varbūt to atbildi, vai es domāju, ka es zinu atbildi, kā šim cilvēkam rīkoties viņa situācijā, lai uzlabotu to situāciju, bet, labi, nedodu padomu, bet uzklausu, un tā jau ir palīdzība. Es nevaru būt vienaldzīga. Man tik un tā var sāpēt sirds, vai
vai just skumjas vai prieku par šo otru cilvēku vai to situāciju, bet neitrāli būt. Tas ir it kā neitrāli būt ir tas, tā kā es to saprotu, ir neitrāli, ir tā, ka es to noklausos, un es jūtu, es neesmu vienaldzīgs vai vienaldzīgā par to situāciju, man ir emocijas. Vienaldzīgums man saistās ar who cares, vai whatever. Es teiktu, bet neitrālisms, man liekas, ir tas, ka mēs jūtam un atzīstam tās jūtas un ļaujam sev just, lai kas tā situācija būtu, lai par kur cilvēku runa ietu, bet mēs paliekam neitrāli, mēs neiesaistamies vai neesam tagad tas glābējs, tādā ziņā, uzmācīgs glābējs vai neaicināts glābējs un tāds, ko nevajadzētu. Daram kaut ko tādu, kas nepalīdz otram cilvēkam. Bet, jā, neitrālisms, vārdu vienaldzības, nomainīt pēc neitrālismu. 3. Neslinko, nesēd bez darba, interesējies un piedalies sabiedriskajā dzīvē. Ar šo man nekāda problēma nav. Šis man saistās ar to, ka es vienkārši interesēts, nevis tikai sabiedriskajā dzīvē, bet dzīvē vispār kā tādā. Kad ir, man liekas, ir svarīgi, tā ir tā daļa no tā jaunības, tā bērnišķīguma, bērnišķīguma, jaunišķīguma saglabāšanas, lai vai kurā vecumā mēs būtu. Ka mēs vienmēr meklējam kaut ko jaunu vai kaut kādas citas jaunas atbildes vai papildinājumu tam, ko mēs jau zinām, un gribam kaut ko jaunu iemācīties, ejam līdzi laikam, un tā. Un kā ir bērni? Bērni prasa miljoniem dažādu jautājumu uzdod, un pieaugušie tie, kas nevienmēr uzdod tos jautājumus tā, bet bērnos ir tā deksme, tā enerģija, un tas ir tas, kā es to saprast. Es varbūt vārdus citus izvēlētos vai kā, bet tā ideja ir tāda. Yep. 4. Pieaugušu bērnu rīcību uztver mierīgi. Iegaumi, ka viņu rīcība ir ieprogrammēta no jūsu gēniem, audzināšanas un uzvedības. Es īsti nesaprotu, tas tā pēc sarežģīti ir pateikts. Pirmais, kas man nāk prātā, ir tā doma, ka, ja es pieņemsim neuztver mierīgi pieaugušu bērnu rīcību, tad vēl, lai kā es viņu uztvertu, ka tas bērns ir tas atspoguļojums tam, kādu es esmu darbu izdarījis ar šo bērnu, vai es esmu labs vecāks bijis, vai neesmu bijis labs vecāks. Ja es tā īsti nesaprotu, kas ar šo ir domāts, kāda jēga no iegaumēšanas, ieprogrammēšanas, es nezinu, jā. Šis man tāds liekas tā, nezinu. Man liekas, tā īsti pat nesaprotu, par ko iet runa. Tā kā es īsti nevaru tā spriest un izteikt savas domas. 5. Izturies pret cilvēkiem labāk, nekā viņi to ir pelnījuši. Saudzē attiecības ar draugiem un labiem paziņām. Veido savu dzīvi un dzīvo to pēc savu prāta. Vēl šeit ir 2, es teiktu, ka šeit ir 2 dažādas lietas, par 2 dažādām lietām tiek runāts. Pirmais, sākšu no beigām, veido savu dzīvi un dzīvo to pēc savu prātu. Jep, tieši tā, piekrītu. Izturies pret cilvēkiem labāk, nekā viņi to ir pelnījuši. Jo patiesībā 3 pilnīgi atšķirīgi tie, tas. No šī 5. baušļa varētu sanākt 3 baušļi. Izturies pret cilvēkiem labāk, nekā viņi to ir pelnījuši. Ar šo man saistās tas, ka vēl izturēties pret cilvēkiem labāk. Tā pieņemsim, nezinu, kaut kāda situācija ir saruna, kur viens cilvēks nepiekrīt
kur mūsu domas nesakrīt, un viens no cilvēkiem varbūt riktīgi, nezinu, sāk bļaustīties un lamāties, un, zinu, vēl fiziski darīt kaut ko pāri darīt vai ko, un tā ideja ir nevis nolaisties līdz tam līmenim, nonākt tajā līmenī, kur arī kaut ko tādu darīt, jo tas tikai nāk no ego, un tas nav veselīgi. Tad tas labākais, izturēties pret cilvēkiem labāk, nekā viņi to ir pelnījuši, būtu, man liekas, tad tas, ja es neiesaistītos tādā, nezinu, agresīvā uzvedībā vai nedot šo agresīvo reakciju atpakaļ, kad paklusētu vai aiziet prom no šīs situācijas vai risināt mierīgā ceļā. Tas varbūt tāds ekstrēms piemērs, bet tas ir tas, kas man saistās ar šo labāk nekā pelnījuši. Viens puses liekas arī, kā var īstināt, kurš ir ko pelnījis. Balstoties uz to, ko mēs zinām, mēs vienmēr zinām situāciju, kāda tā ir. Katra cilvēka situācija, katra cilvēka ceļš ir bijis, jo man liekas, parasti mēs jau kaut kā tā saņemam to, ko mēs esam pelnījuši. Arī labāku izturēšanos. Jā, okay. Plus, mīnus. Ok. Saudzēja attiecības ar draugiem un labiem paziņām. Jā. Ar draugiem, labiem paziņām, cilvēkiem, kur tu zini, kuriem var uzticēties, vai ar kuri patiešām ir draugi. Labi paziņas, uzturēt vienkārši labas attiecības, jā, cienīt viens otru. Okay. 6. Klusēšana ir iekšējā spēka avots. Mācies atgriezties pie sevis. Atgriešanās pie sevis, jā, klusēšana tā varētu būt, bet atgriešanās pie sevis man vairāk saistās ar ieklausīšanos. Nevis klusēšanu, ieklausīšanos. Klusēšana, jā. Jo, ja mēs atgriežamies pie sevis, mēs ieklausāmies sevi, un tas nevienmēr ir saistīts ar klusēšanu. Tas var būt saistīts ar rīkošanos, teikšanu, runāšanu, darīšanu, to kas ir tai saskaņā ar to, ko mēs esam sevī sadzirdējuši. Bet jā, mums jābūt ir klusumā, vienatnē ar sevi, lai sadzirdētu. Kā varbūt vārdu izvēle. Es tu baigi izkristizēju tagad katru šo bausli, bet vēl tāda bija tā ideja, es tā domāju, ne? Es tā sapratu, kādas ir manas domas. Un es domāju, ka jūs, kas esat skatījušies uz mūsu ierakstus gadiem ilgi, kad es domāju, ka mēs esam runājuši par šīm tēmām kaut kā varbūt ne tiešā veidā, kā šeit ir teikts, bet, mēs esam aizskāruši viņas tā kā sasaucāt. 7. Nemeklē savu vainu. Tu ne pie kā neesi vainīgs. Dzīvē gadās kļūdīties, bet visas kļūdas var labot. What? Vislielākās problēmas šeit man ir ar teicienu, tu ne pie kā neesi vainīgs. Ja mēs uzņemamies atbildību, varbūt, ka vainīgs nav tas vārds, bet ja mēs pilnībā uzņemamies, vai tad, kad mēs pilnībā uzņemamies atbildību par savu dzīvi, tad mēs esam atbildīgi par to, ko mēs darām. Un varbūt vaina nav tas pareizais vārds, bet es teiktu, ir svarīgi izvērtēt, ko mēs darām un ko varbūt mēs katrā situācijā, varbūt šajā situācijā vēl
varbūt es varēju izdarīt kaut ko labāku un neizdarīju, bet tas bija tāpēc, ka, nezinu, varbūt es slikti jutos tajā dienā, vai viss kaut kas cits vēl tajā dienā bija noticies tāds, nezinu, nepatīkams, vai nezinu, kaut kas tāds, un tāpēc, vai mana uzmanība viss bija pievērsta visam kam citam, un tad, kad es darīju šo, nonāca līdz šai situācijai, tad es viņu nevarēju tik labi izdarīt, kā es zinu, ka es varu, tāpēc, ka es vienkārši nogurs biju, vai kā. Ok, nākošajā reizē es zinu, ko man vajadzētu, ko es gribētu. Nevis vajadzētu, bet ko es gribu savādāk darīt. Es domāju, ka ir svarīgi, es ticu, ka ir svarīgi izvērtēt. Un varbūt, ka šo bauslu tad es rakstītu tā, kad tam pilnībā es nezinu, man pilnīga pretestība pret to teicienu, tu nebija kādreiz vainīgs. Es piekrītu tam, ka dzīvē gadās kļūdīties, un visas kļūdas var labot, jā, tieši tā. Bet man liekas, ka tas ir saistīts, tas, kā es to redzu, kad ar šo pausli, tas ir saistīts manā izpratnē, kā es to rakstītu, kā jau es teicu, ar to atbildību un savas rīcības izvērtēšanu. Jo vēl, man liekas, ka mēs vienmēr gribam augt un kaut ko labāku, vienmēr tiekties uz kaut ko labāku, novērtēt to un būt pateicīgi par to, kas mums ir tagad un kas notiekās un tā to tagadni, bet tāpat laikā vienmēr augt, kā jau iepriekšējiem runājumi, vienmēr meklēt kaut ko jaunu vai nevis tāpēc, ka vajag meklēt, bet tāpēc, ka mēs gribam uzzināt kaut ko jaunu, jo tur ir atšķirība meklēt, tāpēc, ka vajag vai meklēt, tāpēc, ka mums gribās. Durvis neaizslēdz. Kāds viens skaņas ārā bija. Ok, tāpēc, lūk, jā. Vainīgs, es tik domāju, vainīgs, kā tu varētu es domāju, ja nomaini to vārdu vainīgs pret atbildīgs, tu ne pie kā neesi, ne par ko neesi atbildīgs. Ideja par to vainas meklēšanu otrā cilvēkā, man ar to ir problēmas, jo viss jau galā notiek sākas ar mums, un vainas meklēšana sevi, arī tas ir kaut kā tā, kad ir kaut kas augstāk stāvošs un ir kaut kas zemāk stāvošs, tu esi vainīgs, kāds bigs ar pirkstu vai kā, bet mēs izvērtējam. Tas ir it kā, tas ir līdzīgi. Mēs skatāmies uz to situāciju un jā, varbūt varēja labāk izdarīt, bet tas nav tā nevis tā vainas meklēšana, bet izvērtēšana. Un tā atbildības uzņemšanās par to savu rīcību, par to, kas ir noticies. Pat ja kaut kas, pat ir citi cilvēki iesaistīti tajā, bet manuprāt, tas, ko citi cilvēki dara, tā ir tas ir uz viņu atbildību, nevis uz mūsu atbildības. Svarīgi ir sevi izvērtēt. Tas ir tas, kas man sakāms par šo bausli. 8. Atbalsti to, kas tev patīk, izvairies no tā, kas tev nepatīk. Ja tas, ko tu dari, tev ir par grūtu, padomā, vai to tev vajag. Vēl šeit no šī bausļa arī 2 bausļi iznāktu. Man nav nekāda problēma ar to, ka atbalsti to, kas tev patīk, izvairies no tā, kas tev nepatīk. Jā, mēs gribam
savā dzīvē to, kas mums patīk. Un tas parasti spēcina to mūsu enerģiju. Ja tas, ko tu dari, tev par grūtu, padomā, vai tev to vajag. Šeit arī tas tā vispārīgi izteikt tāda frāze, tai es nepiekrītu, jo to var dažādi saprast. Tā vispārīgi izteiktu. Tā ir divas daļas, jā. Ja tas, ko dari, tev par grūtu, padomā, vai tev to vajag. Ok. Bet kā ir, pieņemsim, es nezinu, mums kaut kas labi padodas. Nezinu, ņemsim dziedāšanu par piemēru. Man ļoti tuvu tēma. Tas nebūtu nenozīmē, ka tagad viss, kas ir dziedāšanas saistīts, ir viegli. Jā, varbūt pat dziedāšana ir viegli, bet ja mums padodas kaut kas labi un ja mēs gribam dalīties ar to, kas mums padodas labi, dziedāšanā, nezinu, ja mēs gribam uzstāties un viss, kas ar to saistīts, tur varbūt ir daļas, kas ir grūtas. Nezinu, kā tas īsti ir Latvijā, bet šajā pasaules malā, ja tu esi un gribi būt tāds, successful, kā ir, aizmirsu, ko nozīmē vārds successful. Riktīgi aizmirsu. Gribi būt mūziķis un tāds, kas ir labi tā atzīts un kuru mūzika patīk cilvēkiem, un kurš kā cilvēks patīk cilvēkiem, un ka tu gribi būt tajā mūzikas apritē. Ir jārēķinās ar to, ka var būt agri rīti, dažkārt tik agri, kā varbūt, ka visu nakti ir jāstrādā, jādarbojas pie kaut kāda mēģinājuma, vai pieņemsim dodas turē un ierodas pilsētā kaut kur vai kādā, vietā, kur ir koncerts. Nakts vidū, un varbūt tā gulēšana nav tik laba vai kā, bet tik un tā ir jābūt labam šovam, jārada labs šovs, jo cilvēki nāk skatīties, vai pieņemsim ir rīta intervija, un jāierodas uz interviju, rīta raidījums sākas 7 no rīta, tiešais raidījums, un jāierodas tur 6 no rīta, lai runātu par savu mūziku vai kontaktētos ar saviem faniem un cilvēkiem, kuriem patīk tā mūzika, jo tā muzicēšana nav tikai uzkāpšana uz skatuves. Būt par mūziķi nav tikai uzkāpšana uz skatuves un dziesmas nodziedāšana vai dziesmas ierakstīšana studijā un diska izdošanā. Viss tā maģija jau ir tajā kontaktā ar klausītājiem, ar skatītājiem, kuriem tā mūzika vai nu patīk vai nepatīk, bet ja tev radi lielisku mūziku un ja tavs raksturs ir galīgi tāds slikts, negatīvs, un ja tu nekontaktējies ar saviem faniem un neiesaisties ar viņiem, nedod viņiem, vēl kaut kādu ieskatu savā dzīvē, vai viņus, kas viņus varbūt interesē, tas viss nāk ar būšanu par mūziķu, un tas varbūt ir grūti. Tas varbūt nav tas vieglākais, bet, jā, es domāju par tām grūtībām runājot, kad, tas varbūt ir tas, ko padomā, vai to vajag, un domāju šajā gadījumā to vajag. Ja mēs darām kaut ko tādu, ja tās grūtības ir mums darot kaut ko tādu, kas mums pašos pamatos patīk, tad to noteikti vajag. Bet, ja mēs darām kaut ko tādu, kas mums riebjas pašos pamatos, un tad tas vēl ir grūti, tad droši vien, ka nevajag. Jā, laikam šis būtu tas, kur tagad visu tā gar esmu izrunājusi. Bet es teicu, es neesmu piedomājis pie atbildēm.
pirms šī ieraksta, tā kā jūs redziet pilnīgi, es dalos ar jums šajā visam tā dzīvi, īsti, tiešajā. Neesmu sagatavojis neko. Kad šī būtu tā izvērtēšana droši vien, un padomā, vai to tev vajag tieši tādēļ. Un tad, jā, uz to es tā skatos un to tā lasu, tad es droši vien piekrītu. Un šeit nākošais ir, es pats savas dzīves noteicējis, nevis viesis. Piekrītu. Dari to, kas tev padodas visvieglāk. Es nomainīju to vārdu nevis visvieglāk, tieši tā iemesla dēļ, ko es jau runāju te piemērā par mūziķu. Nevis visvieglāk, bet kas padodas dari to, kas tev padodas no sirds, vai vislabāk, vai nevis visvieglāk, tas vieglāk, tā daļa vieglāk, man šķiet varbūt tāda, kuru pārprast var. Tieši, jā, tā iemesla dēļ, kā jau es teicu, ko es minēju tajā mūziķa piemērā, ja kādreiz dari to, kas liek tavai sirdī dziedāt. Dari to, kas liek tavai sirdī dziedāt. Šeit es tā to teiktu. Pat ja tas sagādā grūtības. Pat ja tas sagādā kaut kādas grūtības, jo pat tas, kas liek mūsu sirdī var dziedāt, var sagādāt grūtības, bet tās tādas grūtības, kuras pārmarot mēs vēl labāk. Tas liek mūsu sirdī vēl vairāk dziedāt. Tā nu mēs esam nonākuši pie 10. pēdējā. Nesteidzini notikums. Visam, kam jānotiek, ir jānotiek dabīgā ceļā. Ja tu zini savu ceļu, tad veiksmi un neveiksmi tevi tik vai tā virz uz priekšu. Mēs dzīvojam, lai atrastu sevi, lai esam tādi, kādi esam, un lai palīdzētu arī citiem sevi atrast. Es droši vien izvēlētos savādāk tos vārdus, savādākus vārdus, bet tā ideja, kas jau ir tā, par ko mēs runājam, tā ir to, kas liek tavai sirdī dziedāt, esi tas, kas esi tāds, kāds esi, tāda, kāda esi. Nesteidzini notikumus. Tur arī ir tāda, to arī var tā pārprast vai saprast dažādos veidos to nesteidzini notikums. Es piekrītam, ka visam, kam jānotiek, būtu labi, ja notiek viss tā dabīgā ceļā, bet kādreiz tas dabīgais ceļš ir notikumu steidzināšana. Un ko es ar to domāju? Dažiem varbūt ideja ir tāda nesteidzina notikums, vienkārši kas notiek, lai notiksies. Viss, kam jānotiek, notiksies tāpat vien. Un es neizēju no mājas laukā, un es domāju, kāpēc nekas nenotiekās, un notieks tāpēc, ka mēs nekā nedaram. Un nesteidzina notikums. Kādreiz man liekas, ka svarīgi steidzināt kaut ko, darīt kaut ko. Es zinu, ka gribu, lai tas notiktu un darīt, un liekas, ka nekas nenotiekās. Ko es varu darīt, lai tagad nezinu, dotu kaut kādu atspērienu, grūdienu tai virzienā, lai notiktos. Bet tas katrā situācijā ir tā individuāli un specifiski tieši tai situācija raksturīgs. Man liekas, ka kādreiz ir svarīgi steidzināt, bet ar to domu, ka vienkārši nevis tikai, vienalga, ko es daru, viss notiksies tik un tā. Kādreiz ir svarīgi tu vienkārši izlemt, kad es gribu, lai tā notiek, un es tagad darīšu visu iespējamo un pat vēl neiespējamo, lai panāktu to. Bet
tam jābūt ir kaut kam tādam, kas es runāju tieši par tiem notikumiem, situācijām, kur tas ir, tā, patiesi no sirds, un tas ir kaut kas tāds, kas ir pozitīvs, kas ir tāds, nezinu, palīdz mums, palīdz citiem, nevis kaut kas, nezinu, es gribu piekaut kādu, vai kādu, tas būtu galīgi negatīvi, par tādām situācijām es nerunāju par to, kas, tā, virz mūs uz priekšu dzīvē, tādā spēcinošā, tādā pozitīvā virzienā, pozitīvā gaisotnē. Lūk, tādas ir manas domas par šiem paušļiem. Un vēl es ceru, ka jums klausoties šo arī radās, nezinu, domas, pārdomas, izvērtējāt kaut ko par to, kā tad jūs šo saprotat, šo pausli vai šo teikto, un vēl, jā, es labprāt dzirdētu kādas jūsu domas, par ko es pieņemu, kad vēl ienāca man prātā, es varētu pievienot klāt, kā varbūt, ka man izdodas. Tā, lai jūs varat izlasīt arī šos paušus tā priekšā sev turot. Bet gan jau, ka jūs arī Latvijā esat, par cik viņi nāk no Latvijas, esat redzējuši. Es pat nezinu, es piemirstu pavaicāt, kurš viņus ir radījis un kā viņi ir, kādā sakarībā viņi ir radušies, bet ok, tas šoreiz viss. Tā bija šeit Regīna ar kārtējo sarunas ar eņģeļiem ierakstu. Tiksimies nākošajā reizē. Atā!